Neviltotas ziņas ir tas, ko es tagad jums gribētu piedāvāt, un ideja ir gaužām vienkārša. Mēs esam atraduši dažas ziņas, kas izskatās, ka varētu būt viltotas, bet īstenībā ir reālas ziņas. Es jums nolasīšu virsrakstu, un es gaidītu no jums, ka jūs man klieksiet, ar ko tā ziņa varētu beigties. Ja? Un ja jūs uzminēsiet, attiecīgi pareizi, jums būs kaut kāda balva, ko jūs pēc tam iesiet un paši nopirksiet. Bet... Nu, ja loģiski, kur es jūs visur atradīšu, ne jau tā, ka mums balvu nebūtu. Es taču, var teikt, ir pilns ar balvām. Sāksimies ar pirmo ziņu, kuru es jums piedāvāju pabeigt. Ozolniekos pērn reģistrē 68, es pat priekšā saku jau 8, nevis 8. Ko? Točkas! Vēl? Tur bija, es īstenībā dzirdēju, ka kāds teica, bija precīzi. Laulības, jā, bravo, apsveicu. Jūs neesat viena, līdz ar to jums jānopērk viņai dāvana, ja kaut kāda. Un neesiet sīkumens. Īstas dāvanas sākās vismaz no 3 ciparu skaitļa, es domāju, eiro pasaulē. Jā, tā ir reāla ziņa, jo izrādās, ka šo statistiku, starp citu, ozolniekos pārsvarā veido seniori. Tie ir aptrakušas precēšanos tādā ziņā. Ja lūk, tie ir padzirdējuši, ka turpmāk pēc laulātā nāves 1 gadu varēs saņemt viņa pensiju. Un tāpēc viņi sākuši aktīvi precēties. Man liekas, amazing. Tā ir ļoti laba ideja. Ļoti laba ideja. Tas ir brutāls aprēķina laulības. Jā, jo vecākajiem līgavēniem ozolniekos ir 81 gads, kas ir reģistrēts, un vecākā līgava 78. Jā, tādā ziņā. Un ir kāds vīrietis, kas jau 4. reizi laulājies. Kas saka, nezinu. Turās? Es nesaprotu, kas notiek. Ok, nākamā ziņa. Grobiņā operatīvie dienesti steidz palīgā sirmgalvei, kam uzkritusi lampa, lāstaka, lāpsta. Nekariniet, lūdzu. Ko? Līgzda, jā, tas varētu būt. Varbūt jūs visi esat ļoti, ļoti tuvu un nekad neuzminēsiet. Viņai ir uzkritusi drēbju kaudzē, jā. Tāds gadījums operatīvie dienesti steidzās palīgā, jo dāma pati nevarēja izkļūt. Nav nevienam bijis skaidrs, kā varēja to drēbju kaudzes dabūt augšā, bet ja jūs kaut ko dabūnat augšā, tas nāks lejā un nestāviet apakšā. Un nekariniet, lūdzu, lāpstas. Nākamā ziņa. Iedzīvotāji neizpratnē par aizkrauklē uz ielas izmestu lāpstu. Es arī būtu neizpratnē. Kāds saka, sprīdīt, kur tu? Bērnu. Aizkraukla, tā ir civilizācijas šūpulis. Kurš ir bērnus? Drēbju kaudze būs pareizā atbilde, vecajot nevilksim garumā. Saproti? No grobiņas krita un aizkrita līdz aizkraukla. Baigais gabals. Ļoti, ļoti augstu bija iekārts un bija pavējš. Acīm redzot, situācija bija tāda. Madlienā par braukšanu dzērumā pieķerts pensionārs pielaiž. Jā, te ir tikai viens variants, bet domājam vēl. Mašīnai uguni, precīzi. Madliena. Jā? Jūs pazīstat? Jā? Hei! Bravo! Tā bija jūsu mašīna? Nē. Jā, var sakot, situācija absolūti reāla un absolūti nopietna. Ir kāds vīrs, arī es saprotu jau cienījumā vecumā, kam ik brīdim patika, kas saka, lietot un braukt, kas ir viens no drošākajiem veidiem, kā pārvietoties. Un vienā tādā reizē policija viņu apstādināja, kad viņam bija 2,92 promils, kas ir tiešām ļoti cienījami. Respekt, es gribētu teikt. Es tādā stāvoklī nevarētu līdz mašīnai aiziet, kur nu vēl mēģināt braukt. Un brīdī, kad atbrauca auto evakuators, vīrietis nolēma bez cīņas nepadoties un pielaida mašīnu uguni. Jā, jo tāpat es jums savu žiku neatdošu. Ļoti ciešas attiecības, var sakot, viņam brīžu savu mašīnu. Pārceļosimies ātri no Madlienas uz Bausku. Bauskas pašvaldības remonta brigāde slikta rokraksta dēļ. Sajauc ēkas, jā. Neremontē, jā. Mēs esam ļoti tuvu, jūs tuvāk nebūsiet. Ielaužas nepareizajā dzīvoklī, jā. Viņi bija izsaukt uz 59. bet izskatījās, ka 39. viņi atnāca un nomainīja slēdzeni, jo viņi netiek iekšā, viņi izlauza un nomainīja slēdzeni. Un tieši tajā brīdī atnāca dzīvokļa saimniece, kas bija diezgan pārsteigta. Un es domāju, ka labi, ka viņi atnāca tajā brīdī. Viņi atnāktu vēlāk.
viņa būtu vēl vairāk pārsteigta. Ļoti ilgu laiku. Jā, atslēga nedara un nedara. Bet, lai kā, turpināsim mēs ar Anguri. Anguris novadā izskata iespēju brīvdienās ierobežot dzeršanu. Jā, alkoholu. Jā, tas Angurai vispār nedzer. Ko? Makšķerēšanu? Tur bija sniegu šķūrēšana, ļoti tuvu bija. Tāds teikt. Ko? Brīvdienas? Ierobežot brīvdienas? Brīvdienās ierobežot brīvdienas. Pasteigas? Zāles pļaušana, ļoti labi. Zāles pļaušana un malkas zāģēšana ir tās lietas, jo cilvēki izmanto brīvdienas absolūti nelietderīgi. Viss tas, ko jūs nosaucāt, tas, kas lieldienās ir, bet brīvdienās jādara. Jālieto ļoti daudz alkohols, ne jau jāpļauj zāli. Nākamā ziņa vēl mums ir 2 palikuši. Jūs ļoti labi turaties, pagaidām rezultāts ir neizšķirts. Tik tur pret tik tur. Un balvas, kā jau es teicu, paši. Jelgavas novadā skolas autobusa šoferis bērnu ekskursijas pārvērš cirkā par dzērstiņu. Es pēc balss varu pateikt, ka tā ir pieredze, kas runā. Dzērstiņu. Čalis no orķestra. Jā. Tubā. Kur tubists? Jā. Bet vēl vien. Ja precīzi pārvērš murgā. Jā, ļoti labi. Ļoti labi. Un var sakot, kur tā murga ideja, šoferis neļāva jauniešiem ēst. Jā, neļāva ēst ne maizītes līdz ne čipšus un arī padzerties. Apstājies speciālā vietā un tikai tad izkāpjot ārā viņi to visu varēja darīt un tāpēc tas tika atzīts par murgu. Bet es domāju, ka kaut kāda loģika tajā ir un iespējams mēs pie tā nonāksim tagad. Noslēdzošā neviltu ziņa mums ir šāda, ka ierēbis pasažieris pēc desas griešanas autobusā ar nazi savaino rezerves ritenī, riepu. Šoferi, jā! Ārprāts. Jā. Vīrietis alkohola reibumā brauc starppilsētas autobusā un sēdējis uzreiz aiz rezerves šofera. Brauciena laikā pasažieris ar nazis griezis desu. Un pie reizes neuž sagriezis arī šoferi. Jā, viņš varbūt viņš nogriez gabalu un gribēja iedot. Es nezinu, kas notika, bet rezerves šoferis bija prom un kas sauc nerezerves šoferi? Pamats šoferis. Pirmais šoferis, tam bija jābrauc vienam pašam. Ļoti labi mums gāja, ar to mēs arī neviltu ziņas noslēdzam. Čau!